Tātad, novembris ūdensvīriem. Kādas prognozes, kas sagaidāms nākamā mēneša laikā? Kārtis saka stop. Izlidoja mums monētu devītnieks, ja? Stabilitāte, drošība, pārliecība par sevi, ticība saviem spēkiem, novērtēt to, kas tev jau ir. Ja? Ļoti labi, malači. Turpiniet tādā pašā garā. Ja? Kavas apakšā ir augstākā tiesa. Tas nozīmē to, ka arī nākas pieņemt kaut kādus aspektus par sevi, stāties karmas priekšā, jā, teiksim tā, atstāt savu veco es apakšā, celties augstāk, izanalizēt kaut kādu savu veidu situāciju dzīvi, jā, atbrīvot sevi no neticības saviem spēkiem, savu veidu ciešanām, neizlēmības, šīm domām, kas mūs ierobežo, jā, jo paskatieties, abas šīs zobenu dāmas ir ar aizsietām acīm. Jā. Tas nozīmē to, ka nav skaidrs kaut kas, bet nevienmēr vajag zināt un visu redzēt un būt lietas kursā. Jā. Dzīve ir misterija, dzīve ir mistērija, ja? Un mēs pa viņu ejam, lai spētu mācīties, lai spētu apzināties, ka beigu beigās mēs tāpatās esam kā šie cilvēciņi, balti, tīri, pliki, ja? Un tā, ka mēs spējam pieņemt visus aspektus par sevi, mēs ceļamies augstāk, mēs skatāmies uz sevi visam citādākā gaismā, ja? Jo pašreizajā brīdī mēs varam priecāties, līksmot, svinēt, jā, tas nozīmē to, ka jūties ļoti pacelāti, jā, ietusē ar draugiem, reku šeit ir arī, man liekas, ķirbīši, redzat, reku ķirbīši fonā. Ķirbīši fonā, tas nozīmē to, ka ir savu veidu svinības, ir līksmība, jā, ir prieks, gandarījums, panākumi un rezultāti. Un tavs izaicinājums, Ziežu karaliene, ja? Paļauties, optimisms, enerģija, spēks, vēlēšanās gūt panākumus. Ja? Jā, varbūt šobrīd jūties labi, jūties stabili, bet ir kaut kāda situācija, kurā tev nav skaidrības, kurā tev nav līdz galam apzināšanās. Ja? Un tu kā mēģini, es nezinu, nevis meklēt citos, bet tu gaidi, varbūt, ka kāds tev varbūt pateiks kaut ko priekšā, kas tev jādara, jā, un izstāst, ka tu esi bišķiņ šajā brīdī kaut kur aiznests ne tajā virzienā, uz kuru tev būtu jāiet, jā, jo mēs balstamies uz to kārtu, kas izliec pati ārā, lasījumā bija neiekļaušu, bet jā, šī pašpārliecinātība, šī ticība sev, uz tiem spēkiem, jā, skatīt visu to, kas ir šajā brīdī, kas tev ir padarījis tādu, kādu tu esi tagad. Arī otro reizi atkārtojās pagātnīgs iespēdo nākotni, zobenu desmitnieks, tas nozīmē to, ka grūtais periods ir aiz muguras. Tā ir pagātne. Mēs atstājām pagātnē visus pārdarījumus, visus aizvainojumus, visu pārējo, jo šeit nāk jauna diena, mums nāk jauna cerība, mums nāk jaunas atklāsmes, pieņemta lēmumi, atbrīvot sevi no limitējošām domām, jā, es nevaru to, es nevaru šito, vai man vispār to vajag, un tagad tu spēsi to aizmirst, piedot, palaist garām, tad tu varēsi celties augšā jaunā gaismā, un vismaz tev tāds, tava karma ir tīra, ej uz priekšu, jā. Tālāk, pagātnē, kas attālinās, kā tu redzi, noteikti tu darbojies, ieguldi laiku, strādā un velti visu savu fokusu uz kaut kādu mērķi izveidi. Ja? Ļoti tuvā nākotnē Zižu bruņinieks, tad tā ir rīcība. Jo tavs izaicinājums ir Zižu karalietis, nozīmē, ka tu mēģini kaut ko panākt,
ka tev ir šis mērķis, jā, darbā, biznesā, karjerā, kaut kas, ko tu ļoti, ļoti gribi paveikt un izdarīt. Un tad ļoti tuvā nākotnē, tad tev ir šī rīcība. Tas nozīmē to, ka tu jau strādā pie tā, lai virzītos uz saviem mērķiem, uz saviem plāniem. Tas var būt jebkas. Ja tavs mērķis un plāns ir aiziet nopirkt pienu, jā, tad tu virzies, nevis tikai domā, ka tu viņu nopirksi, bet virzies, dari un to arī sasniegsi. Jā. Tas var būt jebkura situācija, kā tev labāk ar to rezonējas. Tu pārveido pēc sava stāsta, savām domām, savas ikdienas. Jo tavas cerības un vēlmes ir intuīcija, iekšējā balss, noslēpums, cikli. Jā, tas nozīmē to, ka noteikti ieklausies savā iekšējā balstī un mēģini atcerēties to, saprast to, ka viss notiek tā, kā tam ir jānotiek, pareizajā laikā un pareizajā vietā. Ļoti labi. Tev ir vajadzīgs ņemt atbildību, vajadzīgs ņemt rīcību, jā? Un tad tavs izaicinājums būs niegs. Iekšējie faktori, monētu karalis, stabilitāte, drošība, komforts. Ļoti labi asociējās ar monētu devītnieku. Tas nozīmē to, ka tev ir absolūti viss nepieciešamie resursi, draugi, nauda, enerģija, spēks. Tev ir iespējams viss. Tu vari. Un tu iesi, jā. Tikai tad, ja tu atbrīvosi sevi no kaut kādas limitējošas domas, ka tu kaut ko nevari saprast, vai tu netici saviem spēkiem, sauc kā gribi, jā. Bet tas nāk no pagātnes. Varbūt tu turies pie kaut kādām lietām. Novembrī visas iespējas atlaist, atbrīvot, noņemt šo apsēju, ar kuru tu centies varbūt izslēgt sevi no apkārtnes. Tad tu tagad vari bliest savu iekšējo intuīciju ārā un stāties pretī jebkurām grūtībām, ja? Jo šeit ir pārmaiņas. Šeit noteikti ir pārmaiņas, pie kurām tu esi strādājis, un viņas visas atrasinās, ja? Jo tev ir stabils pamats, tev ir viss. Tu reāli vari, ja? Arī faktori, zobenu pašs, tu esi ļoti piesardzīgs. Tu ļoti uzmanīgs esi, ja? Varbūt pārlieku analizē situāciju. Zobeni ļoti mentāli, ļoti daudz visādi domu, sēžam savā prātā, savās idejās, savā galvā. Jā, šeit noteikti varbūt ir kaut kādas ārējas situācijas, lietas, cilvēki, kas savā veidā atkal, es jau neskuro reizi ir šī sajūta, ka es stāstu, ka ir kaut kāda enerģija, kas tevi attur no tā, ko tu patiesi vai gribi, vai kas ir tavs tas mērķis, ko tu gribi sasniegt. Tavas bailes, zini paši, varbūt tu baidies ņemt iniciatīvu, varbūt tu baidies uzņemties atbildību, varbūt tu jūties labi tajā vietā, kur tu esi, tāpēc tu nespēr nekādu drošo lieko soli, ja tu priecējies par saviem panākumiem, ja tu priecējies par saviem, 1000 eiro, ko katru mēnesi saņem, darba devējs tev piedāvā, klausies, tu vari pastrādāt 2 stundas ilgāk katru dienu, un tev būs 1500. Nē, man pietiek strādāt, kā es strādāju, 1000 ir labi, ja, ka tu samierinies ar to, kas tev ir, kaut gan īstenībā tu sevi limitē un neļauj sev iegūt vēl vairāk. Ja? Es jūtu, ka tev ir iespējas gūt panākums. Wow! Gala iznākums – monētu karaliene. Fantastiski! Monētu karalis un monētu karaliene vienā lasījumā, draugi mīļiem. Tu esi monētu karalis un gala rezultāts monētu karaliene. Bam! Wow! Šeit ir 1, 2, 3, 4, 5, 6 personāžu kārtas. Tad ūdensvīrs noteikti tavā dzīvē nākamajā mēnesī ļoti lielu lomu spēlē daudz cilvēki, ļoti daudz, jā. Bet tava enerģija, ko es jūtu, kas ir tavējā, tava šī pārliecība, ka tu vari iet un sasniegt kāroto
rezultātu. Šeit ir darbs, karjera, panākumi, materiālais. Bet tev jau ir ļoti daudz, kas tev ir jāsaprot, kas ir tas, ko tu pats patiešām no sirds vēlies. Ja? Jo viss tev ir iespējams. Jāpaceļās augstāk, jāredz situāciju no augšas, jāatbrīvo sevi no neticības sev un savam spējām. Ja? Jo kaut kas pie tevis tiešām grib nākt kā iespēja, atļaujies tai, nebloķē to un skaties. Wow, fantastiski! Ļoti labi, ļoti labs lasījums. Ūdensvīri novembrim. Jūs tur gaida visu kaut kādas lietas. Pēc tam varēsiet man teikt, kas jūs tur sagaidīja, ja? Un atkal darba kārtas, darba kārtas, ieguldīts laiks un pūles mērķu vārdā, ja? Kā no pagātnes tā uz nākotni, turpini darboties, sakos tavi intuīcijai. Fantastiski, bravo, mīlīši, ļoti labi. Paldies, lai jums ir brīnišķīgs šis nākamais mēnesis, un tā!